Baudīt rudenī krāsaino lapu karuseli iespējams nevien Siguldā, bet arī Jūrmalā. Turklāt sagādājot prieku nevien acīm, bet arī savām garšas kārpiņām. Majoros starp turistu iecienīto Jomas ielu un Jūrmalas pilsētas muzeju atrodas Bistro Jūrmala. Šeit ir liela ēdamzāle, 2 banketu zāles, vasaras periodā plaša terase ar galdiņiem, lai apmeklētāji nesteidzoties varētu izbaudīt maltīti svaigā gaisā. Mēs sākam savu darbu no 9:00, strādājam līdz 8:00. Mums piedāvājumā ir brokastis, bagātīgas pusdienas, tāpat arī vakariņās nāk cilvēki daudz no jūras, kas ir atbraukuši no pilsētas. Tā kā laipni gaidīt, var droši nākt, mums ir draudzīgas cenas, garšīgas ēdienas. Ēdienkarte katru dienu mainās. Ir kaut kāds, protams, kas ir katru dienu, bet daudz kas mainās tieši ēdienos. Ēdieni mums ir gan no vistas, gan no lielopu, gan no cūkas gaļas. Ir arī diētiski ēdieni, biezaņu zupas taisam. Tāpat arī dārzeņas cepam. Saldie mums ir daudz ļoti dažādi. Mums pat ir tāds saldējs, ko pasniedz restorānos, crème brûlée. Novērtējums darbam un liels gandarījums ir balva labākais tirgotājs 2013. gadā. Pagājušajā gadā mēs labi pastrādājām. Manis arī bija izbrīnīts, protams, ka man pasniedz šo balvu, bet prieks ļoti, ka ir kas novērtē tavu darbu. Bistro rūpējas par saviem apmeklētājiem, garantējot ātru un draudzīgu apkalpošanu, ļoti pievilcīgas cenas, tāpat telpu iekārtojums nodrošina ērtības gan lielām ģimenēm ar bērniem, gan cilvēkiem ar ierobežotām iespējām. Bistro atsaucīgais kolektīvs gaida jūs ciemos jau šodien, lai pilsētā uz Viļņa padarītu jūsu dienu saulainu un neaizmirstam.